Sveiciens visiem no startautiskajām ūdensmoču sacensībām Liepājā. Šodien norisinās 3. posms, kurš ir vienkārši atkal, kā jau vienmēr, elpa aizraujošs. Šodien vējš un viļņi gan nebija tik tādi azartiski kā pagājušajā gadā, bet jebkurā gadījumā sacensības bija spraigas, nogurdinošas. Un ja pagājušajā gadā mēs bijām 2-3 čaļi, kas brauc, tad šogad esam arī pieaicinājuši līdzi gan manu sievu Jūliju, tāpat manu māsu Paulu. Un tā ir skaņa. Dēļ tā arī mēs dzīvojam, dēļ tā arī mēs braucam ar tiem ūdensmočiem. Bet jebkurā gadījumā Liepāja aizvadīt vienkārši fantastiski un tiekamies nākamajā sacensību posmā Rīgā, Lucavas salā 30. augustā. Čau! Lieliski gāja. Otrais brauciens daudz viļņaināks nekā pirmais, man labāk patika. Spēks arī vairāk likās, ka ir otrajā braucienā gandrīz izdevās Kristiņu amcīt. Bet nu neko. Tagad kopvērtējums vēl interesantāks būs. 4. pēdējais rauns Rīgā, visu izteiks. Tā kā, kur vēl labāku rezultātu arī. Baigi forši, nenormālākie viļņi. Bišķīt pa dienu pirmo pusīt viņi norimās, tagad atkal viņi ir augšā un būs smagi. Es zinu to, ka rītā būs ļoti sāpīgi. Visi muskuļi, par kuriem es zinu un par kuriem es arī nezināju, rītā sāpēs. Tā kā diena izdevusies. Liepāja jau 3. gadu pēc kārtas mums pārsteidz ar pārsteidzošiem apstākļiem. Protams, šogad netik skarbi kā iepriekšējos 2 gadus, bet tomēr uz pēdējo braucienu var redzēt, ka savēlās ļoti liela viļņi. Un, kā jau ik gadu uzturēsim tradīcijas, gluži kā pagājuši gadu divas klases uzvarēja Ski GP3 Open un GP4, tā arī šogad. Tāpat arī šogad es vēl piedalos GP1 un GP2 klasē. Tā, lai varētu uzlabot savu līmeni, un kopumā esmu ļoti apmierināts, ko es spēju izdarīt šajos trakajos apstākļos. Viļņaini. Jā, ar jūru. Katra boja bija saruna ar sevi. Vienā brīdī es jau biju tuvu, lai padotos, bet tad sapratu, ka visiem ir grūti. Runāju ar jūru, runāju ar sevi. Un beigās tiku līdz finišam. Uzvara ir mana. Un visi tiekamies 30. Rīgā, Lucavas salā blakus salu tiltam. Es jūs visus gaidīšu noslēdzošais posms starptautiskajiem ūdensmotociklu čempionātam Latvijā.
Jā, kā viņi paši saka, viena smuka bilde, tad viena ar šampāniem. Vai nebūs pārsteigumi? Ir, es jau jūtu!